Arī apsveicu ar uzvaru. Kāda bija šī pirmā pārbaudas spēle? Jā, mēs redzējām, ka sākumā mēs mazliet nogulējām, nebijām gatavi, kad austrieši sāks tik aktīvi, ja, bet jau no otrās trešdaļas patika. Ja, mēs ātri griezām masas pretuzbrukums, veidojām ļoti daudz momentu bija. Ja, vārta realizācija varēja būt labāka, ja, bet puiši maleči arī trešajā trešdaļā pēc 1-2 skaists vārds guvām, ja, un bija arī papildu laikā mums labi momenti. Tā kā priekš pirmās spēles bija ok, varam viennozīmīgi labāk, un es domāju, tie, kas atbrauc no Ziemeļamerikas, ja, viņi saprata to līmeni, ja, mēs redzējām, labi puiši cīnījās, visas maiņas šodien cīnījās un nebija tāda vienaldzīgo. Tā kā, jā, gatavamies rītdien spēlē, un viss ar uzvaru. Kāds bija treneru uzstādījums pirms šīs spēles? Ko jūs gribējāt redzēt, kādu zīmēju? Kā es teicu, ka, lai nebaidās kļūdīt. Man svarīgi, kā tu reaģē pēc padarītām kļūdām. Ja? Jo tomēr hokejs ir jāspēlē, un tev pašam ir mazliet jāizjūt, sevišķi stadijā, kad tu tai gatavojies, ja? Kad tev ir jāsaprot, cik tu tālu var kaut ko izdarīt, ja? Kurā brīdī ir pārāk bīstami, un kurā brīdī es kaut ko varu. Ja? Tā kā bija ļoti daudz labu momentu. Jā, protams, bija arī kļūdas, ja? Bet bija arī ļoti daudz labu momentu, un, kā es teicu, ja pirmajā trešdaļā mēs mazliet tā nedroši spēlējām pasīvi, ļoti daudz divcīņas, tās 50 uz 50 rips pazaudējām, tad sākot no otrās trešdaļas es uzskatu, ka mēs dominējām. Ja? Mēs dominējām visās divcīņās, rips kontrolē, jā, kaut kur varbūt tās piespēļu kvalitāte pēdējā piespēle, pēdējais metiens gāja garām, bet jā, tam ir laiks piestrādāt, bet bija tāda enerģiska, ātra spēle, es domāju, ka skatītājiem vajadzēja patikt. Pats arī pieminēja, mūsu gados ļoti daudz jaunāka komanda nekā Austrijai. Ko tu var izcelt no jauniem pušiem? Kas tieši tev patikās šodien? Jā, patīk tas azarts, ar kādu viņi spēlē. Tas patīk tas azarts, ar kādu viņi, un to, ka viņi jutās droši. Ja, kā es teicu, man ir svarīgi, ka viņi rāda, ko viņi var, ja, un ja kāds kļūdās, tad viņi uzreiz reaģē pēc tā. Ja, tā ķermeņa valoda šodien bija laba no puišiem, un viņi atstāja arī uz rītdienas spēlē. Rītdienas spēlē būs kaut kāds izmaiņas, taktikas vai kaut ko savādāk pamainīs? Plānojās. Oskars Baķņē ir ieradies Rīgā, šodien viņš pirmo treniņu novadīja. Ja? Tā kā plānojas Oskarītā ielikt sastāvā un paskatīsimies, kā mēs iedosim pauzi, ja, no šīs komandas. Ja? Bet jā, pārsvarā 99% paliek tie paši. Viens spēlētāji varbūt samainās. Un vārtos būs Vītols. Paldies!